Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinām apskatīt Jēzus kalnu svētkrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Un mēs esam pienākuši pie tās vietas, kur Jēzus kādas lietas paceļ pilnīgi citā līmenī, un viņš sāk runāt par mūsu attieksmi pret līdzcilvēkiem. Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 23. un 24. pants. Tāpēc, ka tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noj un izlīgsti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Jēzus šeit runā ar jūdiem, kuri regulāri pienesa upurus uz templi Jeruzālēmē. Tas bija svēts rituāls, un cilvēki to uztvēra ļoti nopietni. Un šeit Jēzus tā laika cilvēkiem pasaka kaut ko ļoti šokējošu. Viņš saka, ja tev nav sakārtotas attiecības ar cilvēkiem, atstāj savu upuri, jo attiecības ar cilvēkiem ir tik svarīgas, ka pat reliģiskas darbības var pagaidīt. Un kas tad ir upuris? Oriģinālā valodā šis vārds tulkojās kā dāvana un ziedojums Dievam. Un šeit runa nav tikai par materiāliem ziedojumiem, bet arī par garīgu kalpošanu. Jēzus pat varētu teikt šajā vietā saka, pirms tu gribi pienest upuri Dievam un nolikt malā kaut kur savas intereses, lai kalpotu Dievam, noliec no sākuma malā savu lepnumu un sakārto attiecības ar cilvēkiem. Un izdari to, pirms tu nāc pie altāra. Kas ir altārs? Tā ir vieta, kur cilvēks satiekās ar Dievu un kas simbolizē pielūgsmes centru. Pirms tu ienāc šajā pielūgsmes centrā un satiecies ar Dievu, satiecies ar cilvēkiem un sakārto attiecības. Un izlīgsti ar viņiem. Šis vārds izlīgsti nozīmē atjaunot attiecības un salabt. Ne tikai piedod sirdī, bet praktiski sakārto attiecības. Ar ko tad mēs kārtojam šīs attiecības? Ar savu brāli. Jaunajā derībā un mūsu kultūrā mēs varam teikt arī ar savu māsu. Ne tikai ģimenes locekļiem, bet arī jebkuru ticīgo. Un redziet, atkal šeit Jēzus paceļ latiņu krietni augstāk nekā bauslība. Viņš nesaka tikai nenogalini, viņš saka sakārto savu sirdi un attiecības. Jo Dievs skatās ne tikai uz to, ko mēs darām, bet uz to, kādā stāvoklī ir mūsu sirds, kad mēs darām viņam kalpošanas darbu. Dievam nav vajadzīga mūsu pielūgsme, ja mūsu sirdī ir rūgtums. Un tāpat Dievam nav vajadzīgs mūsu ziedojums, ja mūsu sirdīs ir rūgtums. Mēs ik viens varam sākt jaudīgu pielūgsmi ar to, ka mēs sakārtojam savu sirdi un sakārtojam attiecības ar brāļiem un māsām. Ko tas nozīmē praktiski? Pirmais ir atzīt savu vainu bez atrunām, jo sakārtotas attiecības sākās ar atbildības uzņemšanos, nevis ar aizstāvēšanos. Otra lieta ir palūdz piedošanu. Ne tikai piedod savā sirdī, bet spēr praktiskus soļus. Piezvani, uzraksti WhatsAppā vai īziņu, vai satiecies un uzprasi piedošanu. Un trešais – meklē izlīgumu, nevis uzvaru. Bieži mēs gribam pierādīt, ka mums ir taisnība un izskaidrot savu pusi, bet vislielākā uzvara ir tā, ka mēs varam nākt pie tā kunga ar tīru sirdi un ar tīru sirdi viņam pienest slavu kā upuri. Un pašās beigās es tev gribu uzdot vienu ļoti svarīgu jautājumu. Kam tev šodien ir jāpiezvana vai jāuzraksta, lai izlīdzinātos? Nevis rīt, nevis nākamnedēļ, bet šodien. Un atceries arī paņemt telefonu, uzzvanīt vai uzrakstīt, izrunāties un atvainoties. Arī tā ir pielūgsme.